Labdien, cienījamie deputāti! Kā jau es iepriekš teicu, liktenis negrib mūs tomēr šķirt vienu no otra, jo visu laiku nemitīgi rodas jautājumi, kurus tomēr vēl nāksies atrisināt tieši mūsu sasaukumam. Ja? Arī šis jautājums, kas šodien tiek virzīts, viņš ir svarīgs ļoti, jo līdz 16. jūnijam mums jau ir jāiesniedz projekta pieteikums Izglītības zinātnes ministrijā un CPLA attiecīgi par finansējumu mūsu skolu bāžu modernizāciju, un summas ir lielas. Tāpēc tātad Ludzas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtībā tiek piedāvāts izskatīt vienu jautājumu. Vai ir kādi iebildumi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot. Kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, darba kārtība ir apstiprināta. Un pirmais jautājums par piedalīšanos darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, izsludinātajā otrās atlases kārtas projektu iesniegumu konkursā. Un ziņo mums attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Igavenes kundze. Lūdzu. Tātad saskaņā ar 2016. gada 24. maija ministru kabineta noteikumiem numur 323 specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2 uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, Ludzas novada pašvaldība ir izstrādājusi projekta Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija projekta pieteikumu. Un varbūt minēt arī aktivitātes. Jā, es domāju, ka tātad, lūdzu miniet. Projektā ir vairākas aktivitātes. Pirmā ergonomiskas mācību vides izveide, kuras ietvaros plānots, ir Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve un mēbeļu iegāde un mācību telpu labiekārtošana ģimnāzijā. Otrā aktivitāte – informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde. Tās ietvaros plānots ir ģimnāzijas lokālā datortīkla ierīkošana, interneta un bezvadu interneta ierīkošana, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana ģimnāzijā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana Ludzas 2. vidusskolā. Trešā aktivitāte ir sporta infrastruktūras uzlabošana, kuras ietvaros plānots Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona futbola laukuma zālāja atjaunošana, ģimnāzijas stadiona sporta aprīkojuma iegāde un ģimnāzijas baseina ģērbtuvi un dušas telpu labiekārtošana. Ceturtā aktivitāte – Ludzas 2. vidusskolas dienesta viesnīcas modernizācija, kuras ietvaros plānots Ludzas 2. vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūves darbi. Un piektā aktivitāte ir publicitātes pasākumi. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts atbalstīt iesniegšanai Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 2. atlases kārtā. Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta pieteikumu Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija, un projekta kopējais budžets ir 2.357.480 eiro. ERA finansējums ir 2.358.858 eiro. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Tas ir 353.622 eiro. Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai tiks ņemts aizņēmums valsts kasē. Nu, lūk, kolēģi, tātad šis ir lēmuma projekts, bet es tikai vēršu uzmanību uz to, lai arī jūs varētu pēc tam arī saviem vēlētājiem un cilvēkiem skaidrot, ka arī no šī projekta tomēr panācām to, ka varēsim arī ieguldīt baseina tieši garderobju, foje, labiekārtošanā, apdares darbu un aprīkojuma iegādē, jo tas arī nav mazsvarīgi, lai arī no projekta varētu novirzīt finanšu līdzekļus baseina būvniecībai, ja, par ko daudz arī diskutēja sabiedrība, vai tas vajadzīgs vai nav, un ka tas būs viss kredīts. Ja. Tātad lūk, no projekta tomēr summa būs paredzēta. Aivar, lūdzu, jo jūs saņēmāt to tāmi. Baseina būvniecība no projekta līdzekļiem ir paredzēta summa 380 000 eiro.
Tā nav maza summa, bet es domāju, nākotnē noteikti vēl būs jāstrādā pie šī jautājuma, jo ir arī vēl citas dažādas iespējas, kādā veidā atvieglot, lai nebūtu tas sloks pilnīgi uz novada domes budžetu. Kredīt iespējām, ja? Vienkārši būs jāstrādā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, lūdzu tad balsot, kuri par. Tātad tagad mūs 14 par, pret nav, es atvainojos 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Un tātad mūsu attīstības nodaļas projektu vadītājs arī iesniegs šo projekta pieteikumu. Jo līdz 16. datumam ir, ja, un tur tikai dažas nianses bija, kāpēc bija šodien jāpārskata to arī tieši šo lēmumu. Tā kā paldies, ka atnācāt tomēr. Es zinu, ka mani kritizēja par to, ka ārkārtas domes sēdes sasaucu, bet es domāju, gan iepriekš tas, kas bija, gan tagad, viņš vienkārši nepieciešams. Jo pretējā gadījumā mēs neiesniegtu projekta pieteikumu, tas arī nebūtu labi, jo arī jācenšas maksimāli arī izmantot laiku, kamēr vēl citi var būt netik aktīvi, jo šodien pat noslēdzām arī būvniecības līgumu jau ar Latgaliju, un Mihails Bartaševičs, kurš vada šo lielo kompāniju, arī apliecināja to, ka tas, ka mēs virzījāmies daudz ātrāk, arī mēs ieguvām naudas izteiksmē. Jo viņš uzskata, ja tikai šis iepirkums būtu drusciņ novēlojies, skaidrs, ka tās summas būtu pavisam savādākas. Un kas skar arī internātu, kurš tagad ir it kā uz apstrīdēšanu, ja, viņš arī teica, ka, ja piemēram uz nākošo gadu atstāt, tad tā summa gandrīz dubultosies, jo aiziet milzīgi apjomi, un vienkārši būvnieku ir tik, cik viņu ir, lielo būvnieku, kas spēj tādus lielos objektus realizēt. Ja. Es domāju, viss kārtībā, un tagad viņiem ir izaicinājums Latgalijai pa 4 mēnešiem paveikt remontdarbus, lai maksimāli ātros tempos un minimāli pēc tam kavētu mācību procesu Ludzas pilsētas gimnāzijai, jo es apzinos, ka vecāki arī varbūt būs nevisai apmierināti, kad būs 2 maiņas, būs tā staigāšana lielāka un viss. Bet tas ir tā vērts, jo nākošais gads atkal, kad viss pabeigsies tagad šajā gadā, jau gada beigās, visiem būs prieks, būs moderns aprīkojums, būs jaunās mēbeles, ventilācija jauna, sporta laukums tiks, viss būs. Labi, paldies kolēģiem!